2026. gads ir jubilejas gads uzņēmumam Daugavpils satiksme. Tieši pirms 80 gadiem Daugavpilī sāka kursēt pirmie tramvaji, kas palīdzēja iedzīvotājiem ātri un ērti nokļūt dažādos pilsētas mikrorajonos. Un arī pēc 80 gadiem uzņēmums ir palicis uzticīgs savam darbam. 80 gadu laikā tramvajs ir piedzīvojis būtiskas pārmaiņas, sākot no tehniskiem uzlabojumiem un beidzot ar maršrutu attīstību, ar kvalitātes uzlabojumiem. Bet galvenā būtība ir palikusi nemainīga – nogādāt mūsu pilsētas iedzīvotājus no punkta A uz punktu B ikdienā. Viss sākās 1946. gada 5. novembrī, kad pilsētā sāka kursēt pirmais tramvajs. Tā sākotnējais maršruts savienoja Maizes ielu, 5. augusta ielu, kas ir tagad zināma kā Vienības iela, un Sarkanarmijas ielu. Tagad tā ir 18. novembra iela, līdz Liepājas ielai, kur atradās tramvaju depo un gala punkts. Tādējādi ar tramvaju satiksmi tika savienoti pilsētas centrs un jaunbūve. Tajā laikā uzņēmumā strādāja 75 darbinieki, bet pa pilsētas ielām kursēja 10 tramvaju vagoni. Pirms 12 gadiem 2014. gada 1. janvārī, pēc tam, kad ar pašvaldības lēmumu pilsētas autobusu maršruti tika nodoti tramvaju uzņēmumam, notika 2 pašvaldību kapitāla sabiedrību apvienošana. Tā rezultātā uzņēmums sāka nodrošināt pasažieru pārvadājumus arī ar autobusiem. Ar to Daugavpils satiksme nodarbojas joprojām, ik gadu pilnveidojot un uzlabojot sniegtos pakalpojumus. Savukārt no 2021. gada 31. janvāra uzņēmumam tika pievienota vēl viena pašvaldības kapitāla sabiedrība Parking D, un šodien Daugavpils satiksme atbild arī par pilsētas mākslas autostāvvietu apsaimniekošanu. Šobrīd šī gada jubilārs nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas ietver 5 tramvaju un 33 autobusu maršrutus, kā arī apsaimniekos 16 ielu posmus ar maksas stāvvietām valsts pilsētā Daugavpilī. Ņemot vērā šo nozīmīgo vēsturisko datumu pilsētas dzīvē, Daugavpils satiksme visa gada garumā rīkos vairākus interesantus pasākumus. Mēs plānojam šo nozīmīgo jubileju nosvinēt kopā ar pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, rīkojot aktivitātes, kas ļaus atskatīties gan tramvaju vēsturē, gan novērtēt tā nozīmīgumu šodienas dzīvē. 2. februārī Daugavpils satiksme uzsāka audio akciju pa faktu ceļu uz jubilejas gadu, kuras ietveros katru mēnesi pirmā maršruta tramvaja vagonos posmā starp nejauši izvēlētajām pieturām. Audio formātā tiks atskaņots kāds fakts, kas saistīts ar Daugavpils pirmā tramvaja vēsturi. Katrs fakts skanēs 4 nedēļas, lai pēc iespējas vairāk pasažieru, gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi varētu iepazīties ar Daugavpils tramvaja vēsturi. Tādējādi tramvajs kļūst ne tikai par pārvietošanās līdzekli, bet arī par vēsturisko faktu nesēju pilsētvidē. Akcijas dalībnieku uzdevums ir apkopot visus audio faktus, dalībnieka lapā atzīmējot, kurš fakts konkrētajā dienā un vietā tika dzirdēts. Dalībnieka lapa pieejama mājaslapā satiksme.daugavpils.lv. No 1. līdz 5. novembrim dalībnieki varēs nosūtīt aizpildītās lapas uz e-pasta info@dsatiksme.lv. Iesūtītā informācija tiks apkopota, un akcijas uzvarētāji saņems paziņojumus savā e-pastā. Balvu izlozē piedalīsies tie dalībnieki, kuri būs norādījuši visu nepieciešamo informāciju un apkopojuši pilnu faktu komplektu. Taču tas vēl nav viss. Jubilejas gada laikā jūs sagaida daudz un dažādi pasākumi, tāpēc sekojiet līdz informācijai uzņēmuma oficiālajā mājaslapā, kā arī Daugavpils satiksme sociālajos tīklos.